Pirms gada te Burtnieku ezerā norisinājās Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādas burāšanas sacensības. Redzot ezeru pilnu burām, radusies ideja atjaunot 60. gadu tradīcijas, kad te bija jahtu klubs un kad te notika PSRS jaunatnes meistara sacensības burāšanā. Apmācības Burtniekā vadīt piekrituši treneri no Latvijas olimpiskās burāšanas skolas. Viens no tiem uzrauga situāciju krastā, bet otrs uz ūdens. Paši jaunieši tikmēr uz maiņām iemēģina burāšanas un windsurfinga tehniku. Ezerā tie devušies ar lielākām un mazākām burām, ar buru laivu, subdēļiem un veidēļiem ar burām. Subs ir salīdzinoši ļoti vienkārši. Galvenais noturēt līdzsvaru, un tad jau tā airēšanās principi ir salīdzinoši vienkārši. Burāt ir mazliet sarežģītāk, tad ir jāsaprot arī viss tā līdzsvars attiecībā pret to buru un arī tā vēja ķeršana, jo ar supu tu pats airējot maini virzienu diezgan vienkārši, bet burājot tieši ir nepieciešams to vēju balstītos un meklēt, kur viņš ir un kā viņš, un tad meklēt tos leņķus un virzienus. Ir forši sajust vēju, kur šodien nav tik daudz, bet vakar bija. Un tad, kad uzpūš tas vējš un kad tu dabū to vēju un kad tas līd uz priekšu, ir fantastiski. Tikai šodien ar štadēļu es kāpu. Vakardienas ar veidēlu trenējos un šodien no rīta un tikai nesen kā es paņēmu šo. Grūti ir iemācīties? Nē, diezgan viegli. Varētu teikt jau, ka tu šobrīd esi kaut ko jau apgūst tā, lai pats varētu? Nedomāju, ka es kaut kā apgūvis, jo tas ir grūti. Iepriekš neviens no jauniešiem burājis nebija, un šī visiem ir pirmā pieredze. Treneri teica, ka strādājot ar jauniešiem, tos startam sacensībās iespējams sagatavot pat mēneša laikā. Arī pats burāšanas sports aktuāls ne tikai vasarā, jo nodrošināties ar attiecīgu hidrotērpu un ekipējumu neaizsalušā jūrā varot burāt pat ziemā. Šodien Burtniekā laikapstākļi ir piemēroti apmācībām. Tagad viņi ir noķēruši ļoti vāju vēju, kur viņi izjūt, kā tas viss notiek. Bet tiklīdz viņiem būs te kaut kādi iepūtīs 7-8 metri, tiklīdz viņi sāksies nesties, kad dēls paceļās no ūdens un iet tikai uz spuras, tas ir kaut kādi 40-50 km/h, viņiem āķis lūpā ir tāds, ka viss, tas ir trakāk nekā makšķerniekam. Redziet, tas puisīts ar zilo buru tālumā. Viņš jau pumpēt iemācījās, kaut vai mēs viņu vēl nemācījāmies. Papumpē. Ar abām rokām buru pastum prom no sevīm un pievelc. Vēl. Ciešāk, vairāk pievelc pie sevīm. Prom no sevīm lēnām un pievelc straujāk. Es pacēju buru un tad es skatos no kuras puses pūš vējš un tad es cenšos tur grozīties. Es tur sākumā nokritu pāris reizes, tad, kad es šodien to darīju. Bet uztrāpies taču atpakaļ, viss kārtībā? Jā, speldēt es māku. Bet kas ir grūtākais tad noturēties uz tā dēļ? Jā, viņš tāds nestabils uzreiz liekas, vēl pēc tam man nav laba līdzsvara izjūta. Kas tev ir grūtākais? Man ir grūtākais tas, kad es nemāku to buru stūrēt, un es vienmēr iegāžos tur iekšā tajās niedrēs. Un tad es visu laiku tur palieku, tad man jārāps ārā un tad atkal jātiek ārā no tām niedrēm. Burāšanas apmācības Burtnieku novadā grib turpināt, veidojot apmācību programmu un dažādas sadarbības prasmes pilnveidojot arī ziemā. Tad gan te jāpiesaista treneri, kas varētu ar jauniešiem darboties visu laiku un nepieciešams arī pašu inventārs. Noteikti rakstīsim projektus, lai varam iegādāties inventāru. Un tad jau arī cerēsim, varbūt pēc pāris gadiem būs mums pašiem sava jauniešu komanda burāšanā. Un domāju, ka startēsim un pierādīsim, ka šīs dienas nav bijušas veltīgas. Uz jaunajiem burātājiem noraugās arī Gundars Osis, kurš burāšanu sauc par savu hobiju, kas dod brīvības sajūtu. Pats pirmoreiz burājis pirms 35 gadiem Ķīšezerā. Ir tāds neatkarības manifests, ka windsurfings ir mūžīgs un tā ir neatkarība domās un darbos. Tas jau bija pirms 40 gadiem uzrakstīts, bet viņš nekas nav mainījies, viss ir tāpatās. Šeit tu esi ar dabu divatā un tu izmanto vēju, tu vari pierunāt vēju, izmantot savā labā. Tu nevari cīnīties ar viņu, jo viņš vienmēr būs stiprāks. Tu vari tikai izmantot to. Burāšanas apmācības Burtnieku novadā norisinājās visu nedēļu un tajās piedalījās vairāk nekā 50 jauniešu no visa novada.